Mūsu nākamais runātājs mums pievienojas tieši no Filipīnām ar 6 stundu laika starpību. Un arī viņš regulāri atver acis simtiem tūkstošu cilvēku, kuri patiesi meklē patiesās sakarības politikā un ekonomikā. Es tagad jautāju tehniķiem, vai savienojums ar Filipīnām ir kārtībā? Jā, mums ir attēls. Labi, tad es saku visas pasaules skatītāju vārdā. Liels paldies par tavu ieguldījumu 20. ACK. Lūdzu, Tilmana Knehtela īso biogrāfiju. Tilmans Knehtels dzimis 1987. gadā Filderštatē, Vācijā. Ir autors un pētnieciskais žurnālists. Tilmans Knehtels jau ir veltījis lielu uzmanību Rotšildu ģimenei, okultās mūzikas industrijai, kabalismam un komunisma ilgtermiņa stratēģijai. Viņa grāmatu publikācijās ietilpst Rotšildi – viena ģimene, valda pār pasauli un Rockefelleri – amerikāņu murgs. Tilmanam Knehtelam YouTube bija kanāls Trust No Celebrity ar vairāk nekā 130 000 abonentu. Tagad tas ir izdzēsts pakalpojumā YouTube, un tagad to var atrast ar nosaukumu Trust No Celebrity 3. Pieejams arī Telegramam sadaļā Neusticies nevienai oficiālajai slavenībai. Viņš strādā arī par Šveices Express Zeitung redaktoru. Express Zeitung jau vairāk nekā 60 izdevumos ir dokumentējis mūsu laika politiskās, sociālās un vēsturiskās norises. Pamatojoties uz aktuālajiem notikumiem pasaulē, Express Zeitung rada pamatu vispārējai izpratnei par lietām un sprādzienu bīstamām tēmām. Pateicoties savai plašajai un pamatotajai globālās politikas pieredzei, Tilmans Knehtels ir gaidīts viesis neatkarīgo mēdīju TV šovos. Tilmans Knehtels šodien runā par tēmu Krievija un Ķīna – rietumu ienaidnieki vai sabiedrotie. Hallo, freut mich hier zu sein. Ich hoffe, man hört. Jā, sveicināti. Es priecājos būt šeit. Ceru, ka jūs jau mani dzirdat. Izskatās gan, ka cilvēki mani dzird. Tātad jā, esmu ļoti priecīgs, ka esmu šeit tāds, kā ir nedaudz citādākā veidā, nekā es to esmu pazinis līdz šim. Tomēr jā, patīkami, ka tas ir izdevies. Man tika dota pusstunda manai prezentācijai, kas, manuprāt, ir ļoti labi, jo es patiešām neesmu nekāds garo runu vīrs, un tēma arī nav pārāk sarežģīta, lai to nevarētu nodot pusstundā, tāpēc es salīdzinoši ātri ķeršos pie lietas. Iespējams, ka daži cilvēki jau zina daudz no tā, ko es tagad prezentēšu, no Šveices laikraksta, kas Vācijā ir aizliegts un agrāk saucās Express Zeitung. Es esmu tā redaktors, un tēma ir Krievija un Ķīna, rietumu ienaidnieki vai sabiedrotie, pagaidām ar jautājuma zīmi. Es domāju, ka dažiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir pamatoti vīlušies par mūsu rietumu politiku, ir vērts vēlreiz paskatīties, vai šajās valstīs varētu atrast alternatīvas. Tomēr man ir jāizsakās īsi, tāpēc sniegšu atbildi uz lekcijas tēmas jautājumu tūliņ. Manās acīs Ķīna un Krievija tagad ir nevis sabiedrotie, bet gan rietumu ienaidnieki. Un ar to es domāju ļoti skaidri, un man tas patiešām ir jāpasaka, ar to es domāju režīmus. Es domāju par Putinu un Xi Jinpingu, nevis parastos iedzīvotājus tur. Tās nepārprotami ir divas dažādas lietas. Un naidīgums pret rietumiem, kas, manuprāt, ir ļoti viegli atvasināms arī no ļoti banāliem faktiem, un proti, ka Vladimirs Putins un Xi Jinpings tiecas pēc komunistiskiem mērķiem. Un es pieņemu, ka šeit kā nebūs tik daudz komunistu, kuri man vispirms būs jāpārliecina, cik slikts ir komunisms. Tāpēc es varu izlaist šo punktu un uzreiz sākt ar šīs idejas pastāvēšanas pierādījumiem Krievijā un Ķīnā. Un sāksim ar Vladimiru Putinu. Rietumu plašsaziņas līdzekļos viņš tagad tiek pasniegts kā skarbs, konservatīvs tipiņš, kādēļ tagad varētu pieņemt, ka viņš tagad tiešām kārtīgi piemeklēs ASV impēriju un rietumus, un tad viss kļūst labāk. Tātad tas atkal radītu normālas attiecības, es saku tā. Varu tikai teikt, ka šāda bilde nepavisam nav tāda, kādu iztēlojas daudzas kritiskās balsis Krievijā, no kristiešiem līdz konservatīvajiem un labējajiem. Taču Krievijā ir arī daudzas kritiskās balsis, kas viņu uztver, kā arī absurds skaits kritiski domājošo vāciešu, redz pašreizējo valdību, tie ir kreisie, internacionālisti vai pat komunisti.
Un tam ir arī iemesli, piemēram, var paskatīties uz 16. gadu, bija ļoti skaidra Vladimira Putina runa Viskrievijas tautas frontei. Tā ir sava veida lobēšanas organizācija viņa partijai. Un paskatīsimies uz šo runu. Zviņas tiešām nokrīt no acīm. Viņš uzsver, ka viņa attieksme pret komunistiskām idejām nekad nav svārstījusies un partijas grāmatiņu viņš mājās glabā līdz pat šai dienai. Ja jūs to nezināt, tad Putins jau 70. gados iestājās komunistiskajā partijā un arī KGB slepenajā dienestā. Iespējams, ka tur viņa lojalitāte joprojām ir vērsta uz to. Un tad izšķirošais teikums ir 2016. gada runa. Vladimirs Putins saka, ka viņš nekad nav bijis piespiest stāties komunistiskajās partijās, bet citējot Putinu, man ļoti patika komunistiskās un socialistiskās idejas, un tās patīk joprojām. Tātad Putinam joprojām patīk komunistiskās idejas, vēstures lielāko masu slepkavu idejas, un 2005. gadā viņš arī teica, ka Padomju Savienības sabrukums bija katastrofa, burtiski lielākā 20. gadsimta ģeopolitiskā katastrofa. Tātad viņam komunistiskās valsts krišana ir kaut kas traģisks. Tas ļauj ieskatīties dziļāk. Un jā, šis viņam nav atsevišķs gadījums, tāpēc arī viņa kritiķiem Krievijā ir daudz munīcijas. Lūk, piemēram, vēl viens iespaidīgs piemērs tieši šajā 2024. gada martā Putins uzstājās, varētu gandrīz teikt, komunistu vai Antifa festivālā un teica runu. To visu sauca par pasaules jaunatnes festivālu. Šeit rietumos par to nedzirdēja neko. Lielākā daļa cilvēku nekad par to neko nebūs dzirdējuši. Tātad tas šogad notika Krievijā un tas ir milzīgs pasākums. Virspusēji ņemot, tas izskatās samērā nekaitīgs, tikai tipiska propaganda. Bet, ja paskatās, kas tajā piedalās, tad ir redzami jaunieši no komunistiskajām organizācijām no visas pasaules, kuri tūkstošiem brauc uz Krieviju. Un jā, arī 2017. gadā bija viens pasaules jaunatnes festivāls, kuru toreiz oficiāli organizēja Pasaules Demokrātiskās jaunatnes federācija, un Putins arī tur parādījās un teica runu. Un šī Pasaules Demokrātiskās jaunatnes federācija ir sava veida jumta organizācija komunistiskām jaunatnes organizācijām. Un Vācijas pārstāvis Pasaules Demokrātiskās jaunatnes asociācijā ir, piemēram, Socialistiskā Vācijas strādnieku jaunatne, Vācijas komunistiskās partijas meitas organizācija. Un patiesībā daudzi no dalībniekiem Pasaules jaunatnes festivālā Krievijā, vai tas būtu 17. vai 24. gadā, tiem, kas nāca no rietumiem, bija Antifa izcelsmes. Citiem vārdiem sakot, tieši tie cilvēki, par kuriem mēs patiesībā varētu pieņemt, ka viņi ir diametrāli pretēji Putinam, it kā viņa patriotiskajām vērtībām. Bet tas ir nepareizi. Putins par tiem runā un atļauj viņiem sevi godināt, un tam ir jēga, jo, manuprāt, te kopā sanāk tieši tas, kas sadar kopā, jo arī Antifa nozīmē antifašismu. Un antifašisms ir kaut kas līdzīgs Putina Krievijas jēgai un būtībai, varētu tā teikt, un to ir svarīgi saprast. Tas nenozīmē, ka jums vienkārši nepatīk fašisti vai nacisti, tā tagad te nav mana runa vai mana ideoloģija, bet tas ir vienkārši jauns VDR kods, varētu teikt, vai jauns vecais kods. Ko jūs jau zināt no VDR, tas ir tā saucamais sociālistu šķiras ienaidnieks. Tas nozīmē, ka ik viens, kas tiek nodēvēts par fašistu, vai nav sociālists vai komunists, un viņš ir jāapkaro. Tātad tas bija internacionālo kreiso organizēts pasākums, kur Putins parādījās un tika sumināts, bet bildes no šī Pasaules jaunatnes festivāla neiziet uz rietumiem, jo šeit Putins tiek attēlots kā konservatīvo un kristiešu glābējs, kamēr Krievijā viņš svin kopā ar sociālistiem no visas pasaules, Kubas, Venecuēlas un tā tālāk. Jā, tieši komunistiskās ideoloģijas pamatā vienmēr ir bijusi pasaules pārvaldīšana, kas patiesībā ir pašsaprotami. Bet, lai to pamatotu, mums ir, piemēram, Vladimirs Ļeņins, kurš teica, citēju, mēs esam internacionālisti, mēs tiecamies uz visu pasaules tautu strādnieku un zemnieku stingru savienošanos un pilnīgu apvienošanu vienā vienīgā globālā padomju republikā. Un Leons Trotskis arī runāja tieši tāpat par Pasaules socialistisko federāciju, kas ir interesanti, jo visi vienmēr runā tikai par globālistiem, bet man izskatās, ka visas lietas būtība tiek atstāta pilnīgi novārtā, proti, ka joprojām turpinās runa par komunismu, un nekas nav globālāks par komunismu. Un tieši šīs pasaules valdīšanas virzienā ir vērsti Krievijas valdības uzskati. Piemēram, Putins un Krievija vairāk kārt ir pauduši atbalstu agendai 2030. Tas parasti tiek attiecināts uz rietumiem ar BlackRock, Pasaules ekonomikas fórumu un tā tālāk. Bet, ja paskatās uz tās izcelsmi, jūs redzēsiet arī to, ka agendai 2030 ir socialistiskas saknes. Piemēram, šīs agenda 2030 aizsācējs bija norvēģu socialiste vārdā Gro Harlema Brundtlande.
Un Putina simpātijas pret komunismu, par ko tikko runājām, protams, ir arī visbūtiskākais šai pasaules valdībai, jo komunisms un pasaules valdība iet roku rokā, kā teica arī Ļeņins. Un arī par šo pasaules valdību var atrast konkrētāku informāciju Krievijā, un vairākas reizes Krievijas svarīgākā stratēģija rakstos. Tātad tas ir Aleksandrs Dugins, kurš patiešām formulē kaut ko līdzīgu Krievijas valsts saprātam. Tātad nav nevienas citas viņa grāmatas, izņemot ģeopolitikas pamatus, kas tik ļoti ietekmējušas Krievijas eliti. Un šajā 1997. gada grāmatā ģeopolitikas pamati Aleksandrs Dugins raksta par jaunu Krievijas impēriju, kas tiks dibināta. Un viņš to pasniedz šādi, citēju. Saskaņā ar ģeopolitikas loģiku šai impērijai strateģiski un telpiski jāpārspēj sava priekšgājēja Padomju Savienība. Tāpēc jaunajai impērijai ir jābūt Eirāzijas, kontinentālai un perspektīvai pasaules impērijai. Krievu tautas cīņa par pasaules kundzību vēl nav beigusies. Tātad mums ir pretenzijas pret pasaules varu vai pasaules kundzību un līdz ar to arī pret pasaules valdību, uz ko arī aicināja Ļeņins. Un šī cilvēka Aleksandra Dugina vārdam Krievijā pat tiešām ir nozīme, pat ja daudzi joprojām vēlas to noliegt. Un jā, šī Dugina vēlamā impērija ir it kā Padomju Savienības pēctece. Un patiesībā kopš Putina nākšanas pie varas Krievijā ir notikusi Padomju Savienības atzimšana, kas nav pārsteidzoši, jo Putinam patīk komunistiskās idejas, liecina viņa paša teiktais savā runā. Tātad tagad atkal tiek celti Staļina pieminekļi, arī Staļins tiek attīrīts kā vēsturiska persona un tiek izvirzītas prasības atjaunot padomju nosaukumus, piemēram, Volgogradu pārdēvēt par Staļingradu. Vai arī šeit Putins 2000. gadā no jauna ieviesa Padomju Savienības himnu ar jauniem tekstiem, bet ar to pašu komunistu autoru. Un runājot par preses brīvību un vārda brīvību, mēs Krievijā atgriežamies pie padomju apstākļiem. Gandrīz vienlaikus ar kompakta aizliegumu Vācijā Krievijā aizliedza lielu opozīcijas mediju, proti Moscow Times. Un gandrīz ar tādu pašu iemeslu kā Nancy Fīzere, varbūt pat vēl nedaudz neveiklāk, citēju. Krievijas valdības lēmumu diskreditēšana gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā. Citāta beigas. Tas nozīmē, ka Krievijā jūs nedrīkstat kritizēt politiķu lēmumus, pretējā gadījumā jūs izdzēsīs, kas, manuprāt, ir gandrīz katras brīvas sabiedrības stūrakmens. Un vēl pirms tam Krievijā jau bija slēgti daudzi alternatīvie mēdīji. Bet tas ir tikai tipisks gadījums, ko Maskava dara ārzemēs līdzīgi tagad ar Putina kā konservatīva attēlošanu, tāpēc viņi pieķeras rietumu opozīcijai, lai tur iegūtu simpātijas. Un Krievijas ārzemju propaganda pēc tam kritizē rietumos notiekošo kā fašismu. Un iekšzemē viņi dara tieši to pašu, un labs piemērs ir nesen ieviestais kompakta aizliegums. Esmu pilnīgi pret to un par Nancy Fīzeri vispār nedomāju, bet ko Krievija dara pēc slēgšanas? Tātad viņi sūta kādu no ārlietu ministrijas, kurš izsakās pret šo aizliegumu un ir par to ārkārtīgi sašutis. Es arī piekristu tai sievietei, ko viņi tur sūtīja, bet aizliegumi ir. Bet kas tajā pašā laikā notiek Krievijā? Tieši tāpat. Tātad patiesībā mums ir darīšana ar vienas monētas divām pusēm. Vai arī šeit ir kāda jauka bilde? Es ceru, ka tagad jūs varat redzēt bildi, kas dažiem cilvēkiem dos kaut ko pārdomāt. Tātad Putins valsts vizītē Ziemeļkorejā. Attēls vien, manuprāt, runā pats par sevi. Tāpēc cilvēkiem ir jānāk un jāgavilē šiem abiem diviem varoņu portretu priekšā. Un jā, es domāju, ka bilde izstaro tīru komunismu, un tad Putins pirms tam saņēma apliecinājumu no Kima Čenuna. Viņš teica, citēju, mēs vienmēr esam un turpināsim atbalstīt visus Putina lēmumus un Krievijas valdības lēmumus. Tātad tas nozīmē, ka starp Putinu un Kimu Čenunu ir visciešākā saikne, un man tagad nav jāskaidro, kāpēc Ziemeļkoreja nav īpaši skaista un brīva valsts. Tas nozīmē, ka patiesībā visur, kad mēs skatāmies uz mūsdienu Krieviju, mēs faktiski redzam šo komunistisko ietekmi, un es tiešām varētu minēt vēl tūkstošiem piemēru. Un tad mēs tagad varam veikt pārēju no Putina uz Xi Jinpingu, kuru daudzi cilvēki nevēlas redzēt kā vienotību, lai gan šī savienība tiešām pastāv. Tātad mēs esam šeit, tieši pirms Ukrainas kara 2020. gada sākumā. Tad Putins apmeklēja Ziemas olimpiskās spēles Pekinā un teica, citēju, prezidents Xi Jinpings un es jau ilgu laiku esam pazīstami kā labi draugi un politiķi, kuriem lielākoties ir viena un tie paši uzskati par to, kā tikt galā ar pasaules problēmām. Mēs uzturam ciešus un biežus kontaktus. Citāta beigas, un Xi Jinpings gāja vēl tālāk un nosauca Vladimiru Putinu par savu labāko draugu 2019. gadā, ne tikai par jebkuru draugu, bet gan par labāko.
Tātad neviens matiņš vairs nav starp tiem abiem. Tātad viņiem ir vienādi uzskati par to, kā risināt pasaules problēmas. Webtāges šovu varējāt lasīt tikai pirms 2 mēnešiem, citēju. Krievija un Ķīna vēlas padziļināt sadarbību dažādās jomās, piemēram, loģistikā, transportā, enerģētikā un lauksaimniecībā, citāta beigas. Un tas ir galvenais. Tātad šī sadarbība ar Ķīnu uzliek lielu izsaukuma zīmi aiz Putina komunistiskā pasaules uzskata, ko viņš savā runā tik atklāti ir atzinis. Tā kā Ķīna ir atklāti komunistiska valsts, to nevar noliegt. Piemēram, valsts, kurā komunistu masu slepkavam Mao Cetunam joprojām ir kaut kas līdzīgs svētā statusam, un, piemēram, valsts, kuras vienīgā partija statūtos raksta, citēju, partijas augstākais ideāls un galvenais mērķis ir komunisma realizācija. Citāta beigas. Arī tas ir nepārprotami, un komunismu, kā mēs dzirdējām iepriekš, protams, var īstenot tikai visā pasaulē, kā tikko norādīja Ļeņins. Tāpēc apņemšanās komunismā vienmēr ir apņemšanās iegūt pasaules valdību. Atkal atslēgvārds globālismam. Un tāpat kā Krievija, arī Ķīna ir apņēmusies veicināt programmu 2030. gadam, kas, kā jau teicu, ir mīkstāka komunisma forma. Mao joprojām tiek glabāts memoriālajā zālē Pekinā. Tāpat kā Ļeņins joprojām ir izstādīts mauzolejā Sarkanajā laukumā, tātad komunistiskie slepkavas abās pusēs tiek turēti godā. Izsakoties provokatīvi, tas ir tāpat kā tad, ja Aleksandra laukumā būtu Hitlera mauzolejs. Tad jau ticami, ka Trešais Reichs vairs arī nebūtu tālu. Protams, viss izskatījās tikpat komunistiski ar koronas politiku, kas var atgriezties jebkurā laikā. Ķīna nežēlīgi spīdzināja savus iedzīvotājus, tas ilga līdz 2023. gadam, kad mums jau viss atkal bija atvērts. Tātad tie bija mūsu slēgšanas gadījumi ar steroīdiem Ķīnā, kur cilvēki nedēļām ilgi nevarēja atstāt savas mājas. Tika norobežoti veseli dzīvojamie rajoni un slēgti lielveikali. Tātad jūs redzējāt, cilvēki patiešām vicinājās pa logiem, jo viņu leduskapis bija tukšs un viņi nevarēja iziet ārā lockdowna laikā. Ja tika konstatēts tikai viens pozitīvs PCR tests, visi rajoni tika pilnībā slēgti. Un, protams, cilvēki pēc tam tika ieslodzīti šajās bēdīgi slavenajās karantīnas nometnēs, kur konteineri patiešām izskatījās pēc cietuma kamerām. Un arī tur cilvēki dažreiz bija ieslodzīti nedēļām ilgi. Tātad Xi Jinpinga koronas terors, kur pat mūsu valdības, kuras nekādā ziņā nebija maigas patiesībā, izskatās kā jaukas salīdzinājumā ar tām. Protams, tagad ir izskanējusi ziņa, ka Ķīnas režīms var paralizēt režīma pretiniekus, vienkārši iestatot viņu QR kodu sarkanajā krāsā, jo tad Ķīnā vairs nevarētu brīvi pārvietoties. Es nezinu, vai tas joprojām tā pastāv šobrīd, bet tas noteikti ir kaut kas, ko var atgriezt nākotnē. Un jā, Krievija tagad ir nedaudz vairāk orientējusies uz rietumiem, runājot par koronu, kas nebija tik stingra kā Ķīnā, taču neizcēlās ne ar kādu pozitīvu aspektu, ko tagad varētu izmantot kā labu alternatīvu. Tieši tā. Un tagad es esmu daudz runājis par komunismu, un, manuprāt, mums ir tikai darīšana ar ideoloģiju, kas ir līdzeklis mērķa sasniegšanai augstākā līmeņa aukliņu vilcējiem, ar kuriem es tagad vēlos nodarboties. Vispirms paskatīsimies, kurš vispār šo komunismu ideoloģisko briesmoni ir padarījis tik lielu. Un tas bija 1917. gada oktobra revolūcijas sākuma punkts Krievijā. Tā tika finansēta no Volstrītas amerikāņu baņķieru fona. Ir vesels amerikāņu vēsturnieka Antonija K. Satona pamatdarbs un 2 vārdi, kas noteikti jāpiemina kā komunistu finansētāji. Tas ir Pols Warburgs un Jākobs Šifs. Pols Warburgs oficiāli bija ASV Centrālās bankas federālo rezervju sistēmas vadītājs. Jau 1913. gadā, kad tika dibināta Fed, bija daudz balsu, kas apgalvoja, ka Pols Warburgs patiesībā strādā Rotšildu vārdā. Tostarp daudzas augsta ranga balsis to teica. Un mēs arī zinām, piemēram, ka Rotšildi un Warburgi 20. gados sadarbojās, lai nodibinātu pan-Eiropas kustību, kur Warburgs tiešām pieņēma pasūtījumus tieši no Rotšilda, varētu tā arī teikt. Tātad Polam Warburgam bija sava daļa oktobra revolūcijas spēlē, gandrīz noteikti Rotšildu vārdā, kā otrajam sabiedrotajam. Ar Jakobu Šifu šī Rotšildu saikne kļūst ļoti skaidra, jo Šifu ģimenei Frankfurtē pat 18. gadsimtā bija kopīga māja ar Rotšildiem.
Un šie divi baņķieri, Pols Warburgs un Jakobs Šifs, ar savām bankām Köhl, Lobel & Co. Un Federālo rezervju sistēmu bija pasaules revolūcijas baņķieri, un viņi izmantoja naudu, lai nodrošinātu, ka Ļeņinam un Trotskim vispār bija iespēja sagrābt varu Krievijā 17. gadā. Un vispirms ir svarīgi saprast, kurš vispār ieviesa komunismu. Un atkal Rokefellers bija iesaistīts šīs federālās rezerves dibināšanā 1913. gadā. Un caur šiem Rokefelleriem, kuri joprojām cieši sadarbojas ar Rotšildiem, mēs ātri atgriežamies pie aktieriem, par kuriem patiesībā vajadzētu runāt, proti Ķīnu un Krieviju. Jo Rokefelleri ar sava vīra Henrija Kisindžera starpniecību 70. gados iniciēja Ķīnas atvēršanu. Kā rezultātā Ķīna kļuva par pasaules lielvaru, kādu mēs to pazīstam šodien. Un šajā laika posmā 1970. gados Deivids Rokefellers devās uz Ķīnu un apciemoja otro cilvēku aiz Mao Cetuna. Mao, kurš joprojām tiek godāts mūsdienu Ķīnā. Deivids Rokefellers pēc tam laikrakstā New York Times rakstīja, ka Mao bija nogalinājis miljoniem ķīniešu, ka Ķīna, citēju, viens no svarīgākajiem un veiksmīgākajiem eksperimentiem cilvēces vēsturē. Citāta beigas. Jā. Ja to papētīsiet vēl intensīvāk, jūs redzēsiet, ka Ķīna bija īsts Rokefelleru projekts. Un tad varam pārtīt 50 gadus uz priekšu, sākot ar 70. gadiem un uzreiz nonākt pie saiknes starp Klausu Švābu un Deividu Rokefelleru. Jo Klauss Švābs neslēpti saka, ka Henrijs Kisindžers bija kaut kas līdzīgs viņa padomdevējam. Un Henrijs Kisindžers noteikti strādāja Rokefelleros, bija viņu labākais cilvēks. Un otrs mentors, par kuru runā Klauss Švābs, ir kāds Moris Strongs, kurš tāpat kā Kisindžers arī strādāja ar Rokefelleriem. Tas nozīmē, ka Švābs arī ir Rokefellers, un šodien Klauss Švābs, Great Reset vadītājs, ļoti līdzīgā tonī, kā toreizējais Deivids Rokefellers saka, ka Ķīna burtiski, citēju, ir pievilcīgs modelis daudzām valstīm. Citāta beigas. Klauss Švābs saka, ka Ķīna ir pasaules vai rietumu plāns, un komunistiskā Ķīna, kur mēs pamanījām, kā Rokefelleri kā Fed līdzdibinātāji deva sākumu signālu, lai komunisms pārņemtu varu visā pasaulē, tātad visi saplūst kopā, un tad Rotšildi, lai gan viņi to reti atklāja publiski, ir pilni eiforijas par komunistisko Ķīnu. 2011. gadā televīzijas kanālā Bloomberg parādījās kāda Evelīna de Rotšilda, nemazāk kā karalienes finanšu padomniece, un viņa nerunāja neko citu kā slavināšanu Ķīnai, piemēram, caur puķi, renminbi, ieviesa Ķīnas valūtu kā pasaules valūtu, un Rotšildiem joprojām ir labas biznesa attiecības ar Ķīnu, līdz šai dienai viņi paši to atzīst, ko varat lasīt viņu publiskajos portālos, un ir pietiekami daudz iemesla, lai Rotšildus identificētu kā Oktobra revolūcijas aukliņvilcējus. Un tā vai tā, kā atvērts partneris Rokefelleriem, kuri Ķīnā ir vēl atvērtāki. Tad no otras puses, un tas, protams, arī ir svarīgi, mums ir biznesa sakari no Rotšildiem uz Krieviju. Piemēram, 2008. gadā Natāniels Rotšilds esot ieguldījis $500 miljonu oligarha alumīnija uzņēmumā. Viņu sauc Oļegs Deripaska, kurš ir ļoti tuvs Putinam. Vai, protams, Gerhards Šrēders, kurš ir ļoti tuvs Putina draugs, kurš pēc kļūšanas par kancleru pieņēma konsultanta amatu Rotšildu bankā. Bet kļūst vēl labāk, jo Rokefellera saikne ar Putinu ir pilnīgi skaidra, jo Rokefellers un Švāba mentors Kisindžers, kurš pirms Kisindžera nāves bija ļoti tuvs Putina draugs. Tātad ir ļoti skaidra bilde, ka notiek sadarbība augstākajos līmeņos. Bet, protams, izšķirošā saikne starp Krieviju un Ķīnu, kā arī ar šīm starptautiskajām naudas elitēm ir tā, ka gan Ķīna, gan Krievija augstu vērtē komunismu, ko arī izplatīja tādi globālie vadītāji kā Rotšilds un Rokefellers. Protams, es to piebildīšu kā svarīgu mērķi, lai jūs nedomātu, ka es šeit skatos tikai uz simptomiem. Man ir skaidrs, ka fonā ir citi spēki, kas nosaka lietu gaitu. Bet es gribu skaidri pateikt, ka šai cilvēku grupai arī nav problēmu ar komunisma sistēmu. Gluži pretēji, viņi ir komunisma dzimšanas gulta. Viņi to vēlas. Un jā, šķiet, ka tas ir nākotnes mērķis, ka mēs faktiski sadarbojamies abās pusēs, lai ieviestu šo pasaules komunismu katrā zemes stūrī, ka faktiski sadarbojās abas puses. Tagad tas notiek ar mums, izmantojot Great Reset vai Agenda 2030. Tas notiek pakāpeniskāk, diezgan lēni, un Krievijā un Ķīnā tas ir grūtāk, tas ir militāriskāk, bet galu galā tas viss ir vienāds gars.
Un jā, tas, vai komunisms patiešām ir tādas elites kā Rotšilda galvenais mērķis, būtu jau cits jautājums. Īsi jāatsaucas arī uz mesiāniskajām beigu laiku sektām, kuras arī tiecas pēc noteiktiem mērķiem. Tāpēc arī es ar to nodarbojos. Bet šeit tas pārsniegtu manu darbības jomu, un es to atstāšu, kā teiksim, aptuvenu nākotnes izredzi, ka mēs visi ieejam komunismā, kurus spiež abas puses no austrumiem un rietumiem, kur viena bumbiņa tiek nodota otrai. Tieši tā, jā. Par digitālo cietumu no Ķīnas, kas pēc Klausas Švāba domām ir pievilcīgs modelis, esam jau izdevuši Vācijā aizliegtā laikrakstā agrāk Express Zeitung dubult izdevumu. Lai šajās tēmās varētu iedziļināties, tiek savākts daudz vairāk pierādījumu, kas rada vēl blīvāku ainu. Un jā, atkal beigās, kā secinājums Ķīna un Krievija, mums galīgi nav sabiedrotie, un komunismas tur īsti nav gājis bojā un nav miris tā, kā mums to stāsta. Tāpēc šīs valstis joprojām ir saderīgas ar tipiskajiem aukliņu vilcējiem no augstajām finansēm, un tādēļ mums par to vajadzētu būt ļoti skeptiskiem. Kā jau teicu, pret valdībām arī, protams, mūsu pašu valdību, kas pašas tajā piedalās, nevis pret tur esošajiem cilvēkiem. Un jā, var pārmest rietumiem daudzās lietās, kas ir ļaunas, tas var būt taisnība, bet atbilde uz to un glābiņš no tā noteikti nav Putins vai Ķīna. Neko vairāk ar šo lekciju īsties negribēju pavēstīt, un man bija liels prieks par to, ka esmu tam cauri, un novēlu visiem jauku pasākumu. Tās bija aizraujoši, kā tu to visu sāki. Man žēl, ka nevarējām tev iedot vairāk laika. Varbūt kaut kad būs arī turpinājums, bet personīgi es jutos kā tramplīnlēkšanā. Sākumā domāju, wow, kur tas cilvēks iet? Vai viņš tagad iesaistīsies labajā vai kreisajā pusē šajā cīņā? Un ko tad? Bet tad viņš lido, paceļās un nonāk pie lietas būtības. Tu paveici izcilu darbu. Arī šī bilde ar dzemdību gultu bija ļoti trāpīga, un fona spēki stāvēja tur pie dzemdību gultas. Jā, mēs varam redzēt, kā šeit atkal tiek instrumentalizēti cilvēki. Jā, tu jau to visu pieminēji. Ļeņins, Trotskis, Staļins, visi brīvmūrnieki, Putins, brīvmūrnieks. Beigās ir vēl viens klubs. Bet totālā kontrole, atņemšana, kur to vēl skaistāk var redzēt. Nobriedušākā formā par komunismu, kur viss ir valsts, un tur mums atkal ir Rotšildi. Tātad mēs redzam, kurās rokās mūs ved. Tas bija vērtīgs ieguldījums. Mēs pateicamies tev un vēlam tev visu labāko. Lai veicas ar tavu ekspresavīzi. Sveicieni tev no mums visiem, no visas lielās komandas. Tilman Knektel, paldies tev, mēs tevi mīlam! Čau!